Uzņēmums, kas ir palicis nemainīgs un saglabājis pareizos principus. Uzņēmums, kas ar pareizajiem principiem dodas pasaulē. Uzņēmums, kas aug kopā ar saviem klientiem un dāsni dalās. Mēs esam Atomī. Atomī, kas kopš tā dibināšanas 2009. gadā ir attīstījies, ir globāls tīkla mārketinga uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē. Atomī mērķis numur 1 ir audzēt klientu apmierinātību un veicināt klientu panākumus, joprojām ir tā galvenā prioritāte. Labas kvalitātes produktu nodrošināšana par saprātīgām cenām, Atomī konkurētspēja ir atkarīga no izplatīšanas veida. Absolūta kvalitāte un absolūta cena. Produktu filozofija, ko Atomī praktizē kopš tā pirmsākumiem, ir iekļauta visos tā produktos, piemēram, veselīgu funkcionālo pārtikas produktu, skaistumkopšanas, dzīves, pārtikas, modes, sadzīves tehnikas un citu produktu klāstā. Atomī Hemohim pārsniedza 1,6 miljardu eiro kumulatīvajā apgrozījumā. Pirmā vieta vietējās veselīgās funkcionālās pārtikas eksportā, izstrādāts Korejas Atomenerģijas pētniecības institūta valsts projekta ietvaros. Hemohim ir 23 starptautiski partneri un 2023. gadā iegāja vēsturē ar to, ka pirmais valstī piedāvāja divkāršu labumu veselībai, imūnsistēmas stiprināšanu un noguruma mazināšanu. Absolute Cell Active Skincare, kas ir vadošais produkts, kopējais pārdošanas apjoms ir pārsniedzis 800 miljonus eiro. Tas saņēma Korejas intelektuālā īpašuma biroja piešķirto Karaļa Seidžonga balvu, kas ir pirmā balva kosmētikas nozarē, un Tirdzniecības, Rūpniecības un enerģētikas ministrija to atzina par pasaules klases nākamās paudzes produktu. Atomī prioritāte ir klienti. 3 gadus pēc kārtas iegūstot uz klientu orientētas vadības certifikātu, kas ir reti sastopams nozares sasniegums. Kopš ASV filiāles atvēršanas 2010. gadā Atomī ir kļuvis par globālu centru, kas savieno ražotājus un patērētājus visā pasaulē. Ar 27 filiālēm Āzijā, Dienvidamerikā, Okeānijā un Eiropā Atomī produkti ir izrādījušies ļoti populāri starptautiskajos tirgos, sasniedzot augstāko vietu eksporta reitingā attiecībā uz veselīgo funkcionālo pārtiku un bezrecepšu medikamentiem. Pēc 300 miljonu ASV dolāru eksporta torņa balvas piešķiršanas uzņēmums 2024. gadā sasniedza kumulatīvo eksporta apjomu 1,8 miljardu ASV dolāru apmērā. Pēc Eiropas Savienības filiāles darbības uzsākšanas Atomī plāno paplašināties visā pasaulē, koncentrēties uz Āfriku, Centrālameriku un Dienvidameriku, kā arī citiem jaunajiem tirgiem. Atomī stratēģija GSGS, kas nozīmē Global Sourcing Global Sales, ļauj piegādāt produktus, kas atbilst absolūtās kvalitātes un absolūtās cenas filozofijai, izmantojot Atomī globālo pārdošanas tīklu. Atomī veiksmes sistēma, kurā uzņēmums vada visus seminārus, ļauj jebkuram dalībniekam gūt panākumus, neatkarīgi no individuālajām spējām. Tas ir Atomī atšķirīgās izaugsmes dzinējspēks. Panākumu semināri, kas savieno tiešsaistes un bezsaistes jomu, spilgti iepazīstina Atomī biedrus visā pasaulē ar uzņēmuma vīziju, iepazīstina ar globālu panākumu vīziju, kas pārsniedz laiku un telpu, apvienojot uzņēmējdarbību un kultūru. Projekts ACTS ir uzsākts, lai audzinātu globālos līderus un dotu iespēju aktīviem locekļiem visā pasaulē. Atomī turpina sniegt neatslāpstošu atbalstu, lai gūtu panākumus, ieskaitot Sony Nissan Forest kā Atomī zīmola pieredzes centra atjaunošanu. Lai sasniegtu absolūtu kvalitāti un absolūtu cenu un nodrošinātu partneru apņemšanos nodrošināt kvalitāti, Atomī nodrošina dažādus atbalsta pasākumus. Partneru uzņēmumiem, piemēram, naudas maksājumu vienas nedēļas laikā pēc piegādes, bezprocentu darbības fonda aizdevumi, kopīgas kvalitātes vadības sistēmas un citi. Šie pasākumi rada pavadošas izaugsmes kultūru. Atomī īsteno dažādas politikas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu līdzās pastāvēšanu ar zemi. Uzņēmums veicina resursu pārstrādi un vides atjaunošanu, izstrādājot produktus, kuru mērķis ir nulles plastmasas iniciatīvas, palielinot bioloģiski noardāmās plasmasas un videi draudzīgu materiālu izmantošanu, kā arī ieviešot viedos iepakojuma risinājumus. Atomī devums pārsniedz ne tikai nozares un izplatīšanas sektora rādītājus, bet ir arī valsts mēroga līderpozīcijās.
Pēdējo 3 gadu laikā uzņēmuma ziedojuma īpatsvars attiecībā pret ieņēmumiem ir 30 reizes lielāks nekā izplatīšanas nozarē, ieņemot pirmo vietu starp 500 lielākajiem Korejas uzņēmumiem. Tā rezultātā uzņēmums ir ieguvis dažādus valdības apbalvojumus un certifikātus, tostarp valdības balvu par ilgtspējīgu pārvaldību, labā donora balvu, ģimenei draudzīga uzņēmuma balvu un Great Place to Work Korea balvu. Atomī dalīšanās kultūra ir pārsniegusi valsts robežas, ieskaitot uzņēmumu, tā biedrus, partneru uzņēmumus un vadītājus dažādās sociālās aktivitātēs visā pasaulē. Uzņēmums, kas ievēro savus principus, vienlaikus radot jaunu izplatīšanas kultūru. Uzņēmums, kas paplašinās globāli un bauda cilvēku uzticību visā pasaulē. Uzņēmums, kas sapņo par klientu panākumiem, vienlaikus virzoties tālāk par klientu apmierinātību. Uzņēmums, kas ciena garu. Mēs lepojamies ar Atomī.